Labdien! Mani sauc Ervīns, un es esmu projekta T-Paradise vadītājs. Man ir liels prieks atkal ar jums šodien tikties, un, kā jau es teicu iepriekš, mēs šajā reizē aprunāsimies par to, kā mēs pagatavojam tēju. Pacentīšos parādīt, kā vajadzētu, ko vajadzētu darīt, lai mēs varētu pagatavot pareizu tēju, veselīgu un noderīgu. Tātad, kā iepriekš es teicu, minēju, uzvārījām ūdeni. Šagad šo uzvārīto ūdeni, vispirms, ko mēs darām, mēs sasildām trauciņus. Kā jūs redzat, tikko ielēju gaivānā ūdeni, un tagad arī pie reizes vēl sasildīsim arī vāciņu šai gaivānai. Un pēc tam mierīgi pārliesim šo ūdeni šeit priekšā esošajā kanniņā, kur arī ievietots ir sietiņš, lai mēs sasildītu arī šos trauciņus. Kā redzat, principā visas darbības tiek veiktas, lai varētu vispirms sasildīt trauciņus. Es iepriekš jau šodien varētu redzēt, priekšā ir pijāliņa ar tēju. Šodien mēs pagatavosim puēru tēju. Lūk, tagad ieliesim kanniņā ūdeni, lai mēs sasildītu arī to. Gaivāniņa mums jau šobrīd ir silta. Tad nākošā darbība, ko mēs veicam, tas ir, mēs iebaram jau iepriekš sagatavotu tēju. Cik vajadzētu ņemt tēju? Es principā vidēji mēs liekojam 2 gramus uz 100 ml ūdens. Tagad apliesim arī tēju. Kāpēc vajag sasildīt trauciņus? Trauciņus vajag sasildīt 2 iemeslu dēļ. Pirmais, tas ir, lai nomainītu nedzīvo sastāvējušos enerģiju uz dzīvo. Un otrām kārtām ir svarīgi tas, ka siltā traukā tējas lapiņas ļoti labi atraisās etriskās eļas, un arī tēja vieglāk un ātrāk atdod savu garšu un aromātu. Tālūk, šo ūdeni, kas ir tagad sasildījis kanniņu, mēs ieliesim man pijāliņā, tāpēc, redziet, vienu pijāliņu sasildīsim, tāpēc, kad dzeršu šodien viens, esmu darba vietā, un atlikušo ūdeni mēs izlejam ārā melnajā krūzē, kur mēs esam sagatavojuši speciāli šim nolūkam, kur pārliet izlietoto jau nevajadzīgo ūdeni. Lūk. Tātad, redzēt, šeit man uz galda priekšā ir arī tējas, ir dažādas tējas, bet, kā es minēju, šodien mēs gatavojam puēru tēju. Par šķirnēm mēs parunāsim nedaudz vēlāk un pastāstīšu par katru šķirni arī sīkāk. Lūk, skatieties, tagad šobrīd jau ievelkās tēja. Cik vajadzētu tējai ilgi ievilkties? Pirmais ir tas, ka ir jāzina skaidri, ko mēs gribam panākt ar šo tējas dzeršanu. Vai mēs gribam gūt kādu tādu uzmundrinājumu, mums ir vajadzīgs vairāk enerģijai un tā tālāk, vai mēs atkal gribam gūt kādu nomierinošu efektu un vairāk veselībai. Tad, principā, pirmajā gadījumā tējai mēs ļaujam ievilkties kādu 30 sekundes līdz minūtei, ja? Arī atkarībā no tā, kādas šķirni mēs izvēlamies, vai tās ir gaišā, teiksim, baltā, dzeltenā vai zaļā tēja, vai tās ir sarkanā, oolongi vai aromatizētas tējas, vai arī puēru tējas, tad tā mēs ļaujam ievilkties nedaudz ilgāk. Kāpēc uzmudrinošs efekts ir, ja mēs ļaujam tēju ievilkties mazāku laiku? Tāpēc, kad pirmais, kas no tējas lapiņām ievelkās uzlējumā, tas ir kofeīns. Ja? Kofeīns, kā mēs visi zinām, ir tas, kurš arī principā stimulē mūsu nervu sistēmu un dod enerģiju un tā tālāk. Un ja mēs paturam tēju mazliet ilgāk, no tējas lapiņām, tējas uzlējumā ievelkās arī visi katehīni, mikroelementi, vitamīni, antioksidanti, kas jau principā neutralizē kofeīna spēcīgo iedarbību. Līdz ar to arī tēja var sniegt mums arī nomierinošu efektu. Tātad, ko mēs darām? Mēs atkal pārliesim tēju. Redziet, kāpēc es veicu vairākus uzlējumus, jo, teiksim, gaivānas tilpumiņš ir aptuveni 150 ml, bet tejkāniņas tilpums ir gan izvai 500 ml. Tātad mēs varam pareiķināt mierīgi, teiksim, kanniņā brūnajā ietilpst 3 uzlējumi. Tā kā mēs arī atrodamies darba vietā, protams, kad neizbaudīsim tik smalki katra uzlējuma aromātu un garšu un tās izmaiņas, kas ir katram uzlējumam, bet mēs izveidosim vienu tādu sakarīgu vidējo rādītāju, kas būs no 3 uzlējumiem vienā sajūtams. Varu tikai apgalvot vienu, ka tāpat tās ir ļoti garšīgi un ļoti aromātiski un redziet, ir ļoti ērti, tāpēc, ka, ja mēs esam darbā, mums nav laika sēdēt un baudīt katru uzlējumu atsevišķi.
Nu, lūk, uzlējām tagad vēl vienu uzlējumu. Cietiņu izņemam ārā, lai cietiņš neatrastos tējā, jo cietiņš mums ir metālisks. Mēs negribam, lai mūsu tēja reaģē ar šo metālu un nesākās oksidēšanās procesi. Nu, pagad uzgaidīsim mazliet, un tad pārliesim jau trešo uzlējumu, ieliesim kaniņā un varēsim mierīgi to baudīt. Nu, ko vēl varētu pateikt? Ka redziet, tad nav nekādu problēmu tēju pagatavot arī darba vietā, un tad principā to var darīt pilnīgi mierīgi un nekādu sarežģījumu. Galvenais ir vēlēšanās to izdarīt. Kā redzat, arī šeit nav nekā sarežģīt. Mēs vispirms, ko mēs izdarījām, sasildījām trauciņus, ja? Tad iebērām trauciņā jau sagatavotu tēju, tad es atgādinu vēlreiz daudzums, vidējais daudzums ir 2 grami uz 100 ml ūdens. Protams, šī gadījumā vajadzētu rēķināties to, ka katram cilvēkam šīs garšas izjūtas ir atsevišķas, vienam patīk stiprāk tēja, vienam patīk vājāk. Ja gribās vājāk tēja, tad iziet no šiem 2 gramiem, mēs paņemsim nedaudz mazāk sausās tējas lapiņas uz šiem 100 ml ūdens. Ja patīk tēja, kur ir stiprāk, izteiktāku garšu, tad mēs paņemsim nedaudz vairāk kā 2 grami. Bet vidējais, no kā sākt iepazīt šo tēju, kā mums viņa labāk garšo, tomēr ir šie 2 grami, tāpēc arī cilvēkiem arī rekomendē ņemiet 2 gramus uz 100 ml ūdens, un tad skatāties, kā jums garšo labāk. Redziet, vēl viena lieta ir, ko gribu piebilst, labām tējām, kvalitatīvām tējām var veikt daudz reižu uzlējumus, tad vairākas reizes var atkārtot šo uzlējumu. Un iegūt tāpat tās kvalitatīvu un garšīgu aromatisku dzērienu. Jāpārstāj būtu laikam uzliet tad, kad jau vairs nav ne garšas, ne aromātu, tad vajadzētu beigt. Redziet, šobrīd mēs ielējām pieauļņā šo brīnišķīgo dzērienu un varam šo mierīgi baudīt, cik skaisti izstāst šis puvērs. Lai jums laba tējas dzeršana, parunāsim par citām tēmām citu reizi. Visu labu!